es tūlīt novadīšu amatniecības stundu rotkalšanā. Bērni ir noskatījušies filmu. Daumans Kalniņš, kā ar šīm te lēlītēm taisa gredzentiņu un tā tālāk, tad viņi jau zina procesu. Un tad ir pielāgoti darbarīgi tā, ka, redzēsim, ka viņi nav tieši tādi, kādi ir rotkaļu darbnīcā, bet, pielāgots tā, lai varētu bērndārzā strādāt. Tātad šīs te stieples ir nopirktas Latvijas metālā, lielākas, mazākas, viņas nemaksā ļoti dārgi. Tad mums ir vajadzīgi metāla lineāli, var būt arī parastie lineāli. Ir vajadzīgs dažādas knaiblas, tātad šādas te knaiblas, ar ko nokniept. Šādas te ar kaut ko varētu locīt. Mēs nespodrinām ar motoru, bet spodrināsim ar šādu te birsti pēc tam, kad būs apstrādāts skābē, sērskābē. Tātad bērni netiks klāt pie skābes un netiks klāt arī pie šī te degļa. Bez tāda degļa mēs nevaram, tie ir uguns izturīgie ķieģeļi, uz kuriem mēs liksim un karsēsim. Tātad, bērni varēs pa gabalu skatīties, bet, principā, viņi to paši nedrīkst darīt. Ja pie rotkaļa bija metāla konusi, tad mēs pielāgojam tādas otas, kas ir kā konusi, uz kuriem uzgriezt gredzentiņus. Tātad liekam virsū šādi un pielāgojam gredzentiņus. Tātad vai ir, kur ir arī sešgadnieka pašdarināts āmurīši, ar kuru var pielāgot, un šādi arī ir pietiekami lēti, lai iegādātos un lai viņas lietotu. Tad vēl noderēs skrūvspīles un noderēs arī pielāgot var tādas vienkārši spailīti. Tātad, ja bērndārzā nevar strādāt ar skrūvspīlēm, kas būtu labāk šai nodarbībai un vispār viņas labi noderēt, tad var strādāt ar tādām arī. Tā, un tagad sāksim skolu. Labdien, bērni! Es ar jums šodien gribu uztaisīt rotas, bet es ļoti priecājos, ka es varēju atbraukt ciemos pie savas mīļās māsiņas. Sveiki, māsiņ! Es jau redzu, ka tev ir putniņš rokās. Ak, tu mīļā māsiņa! Un brālīts arī ciemos. Es esmu ciemos atnākusi. Sveiki, brālīt! Sveiki, māsiņ! Mēs sataisīsim rotiņas šodien, mēs jums noteikti palīdzēsim, jo mēs bijām pie meistara un redzējām, kā viņš to pats taisa. Jā! Jums patika? Jā! Paceļat rokas, kura grib uztaisīt gredzentiņu smuku? Jā, labi. Mēs tad paskatīsimies un, ja vajag, tad saucat mūs palīgā. Skaties gredzens. Rokam neiztikt. Tikai ērciņam skatīties. Jā. Gredzens. Labdien, bērni! Ja jūs zināt, kas es tāda esmu. Vecmāmiņa. Es esmu vecmāmiņa. Un es esmu māte. Un man kādreiz bija šī vīlaine mantojumā no mūsu mīļās vecmāmiņas. Jā, tā bija mana kādreiz vīlaine. Es viņu tik daudzus gadus atpakaļ audu un esu pie galēja, lai viņš tur iekaļ iekšā tos, redzat, tur tādi metāla gredzentiņi. Variet pataustīt mazlietiņi. Jā, metāla gredzentiņi. Un jā, tie grieztie gredzentiņi. Un kas tad zina, kas tad šitie tādi, ko? Vainagi. Kas? Vainagi. Tie nav vainagi. Tie bērni stakla riņķi. Un senāk tādas māmītes tā kā es ņēma un nesāja šādus te kakla riņķus. Tā, uzlika uz galvas. Vai tad jūs neredzējāt filmā? Aha, jūs kārtīgi nesat skatījušies filmu, jo tur rādīja, kā saģērba seno tautu meitu. Redzējāt, ja? Jūs redzējāt? Cik viņai bija smagi, kad salika rotas virsū. Piemiņās. Un vai jūs kārt
kārtīgi skatījāties, un jūs zināt par šiem te galiņiem? Jā. Kas tie tādi bija par galiņiem? Cilvēki, lai varētu attaisīt un aiztaisīt. Attaisīt un aiztaisīt, bet tie pēc kā izskatās? Pēc čūskas galvas. Nu, varbūt šitas izskatās pēc čūsgala, bet šitais pēc kā izskatās? Pēc astes. Pēc astes? Nu, kurām vēl pēc kā izskatās? Krokodīļa astes. Krokodīļa? Nē, es tev pastāstīšu. Tu kārtīgi atkal neskaties filmiņā taču meistars stāstīja, ka tie ir sedlu gali, sedli tie ir, zirga sedli, uz kuras sēž jātnieks virsū. Jā, lai noturētu zirgs, lai Jā. nenokrīt cilvēks ātrāk. Jā, lai nenokrīt cilvēks no zirga, jā. Bet kāpēc ar tāds ir jāliek kakla riņķī? Kurš var izdomāt? Tāds meitām. Tev, meitām, kāpēc tāds ir jāliek kakla riņķī? Priekš smukumā. Ne tikai smukumam, bet lai tautu meita savu tikumiņu kontrolētu, lai vienmēr būtu savam tikumiņam. Tā kā zirgam mugurā, kad jātnieks taču jāj, un viņš turās pie zirga kārtīgi, tā arī meita turās pie sava tikumiņa un nekrīt nost no savu tikumiņu. Tāpēc simboliski ir latvieši izdomājuši, ka liekas tādu sedlu galus rotiņā galvā. Jā, bet šeit jau tiešām ir čūsku gali. Un kāpēc tā čūska, ko? Tāpēc, kad čūska simbolizē gudrību. Tas, kurš nesā tādu kakla riņķi, jūtās, un ja ir ļoti gudrs, viņš arī citiem parāda, ka viņš ir gudrs. Nu jā, labi. Un re, kur ir saktiņa? Viņu aizbrauš pie būzītēm, Jā. pie brēkuliem. Un sasprauž tādu villainīti, lai viņi nekrīt no pleciem. Nu jā, man te drusku tā villainīta ar tā nav laba, šitā man nav tik laba. Tūlīt parādīsim, kā tad sasprauž to saktiņu. Redz šitā te. Tas ir tā kā māmīte un tētis arī. Un tad ir mīļuma, saka, mīļuma būtiņu pa vidu. Un redz, turās arī kopā villainīte. Redz tā, tagad esmu kārtīgi vecmāmiņa. Jā, un redz, puiši jau nesāja, redz šitādus te zobus. Tie bija ilkņi, meža cūku ilkņi, vēl visādi citādi ilkņi. Un suņu. Suņu, nezinu, vai meža cūku, kā, varbūt vēl kādu citu sēru. Tīgeri. Briežu. Nu, redz, un šie. Un tā meita, kura nesāja šādu kaklariņķi, tā bija ļoti bagāta, jo viņai viss, jā. Un redz, un šitajā villainē paskatieties. Grāmatīši. Un šajā villainē paskatieties, te ir visādi rakstiņi. Kuru rakstiņu jūs te pazīstat, ko? Krustu, un kas tas ir? Sekur saulīte. Saulīte, jā. Rambiņš, jā. Un Jumīts. Jumīts, tad tas ir ugunskrustiņš tāds. Jumīts, redz, šitie te tā uz augšu uz leju. Tie ir jumīši. Sekur rambiņš. Krustiņš, saulīte, tā arī. Jā. Nu, labi, es paskatījos, ka jūs kaut ko arī zinat. Tagad es paskatīšos, kā jūs esat iemācījušies lasīt. Iemācīsimies par tiem gredzentiņiem dziesmu, ja? Tā, šito lapiņu arī vajadzēs, lai viņi paliek, kurā ir. Kurā nav. Paskatieties vēl, kādas var būt. Kādi izdomāt šito kaudzīti. Kādi vēl var būt. Ko vēl vajadzēs, ja tev ir, tad paliec apakšā. Es nemāku. Jā, padod tālāk. Es nemāku lasīt. Ziniet, ko, man kājas ir smags, es iešu pie bērniem pasēdēt, paskatīšos, kā jūs labi strādājat. Tā. Bet es vēl iemācīšu jums dziesmiņu. Es nemāku caurumiņu. Jo tu jāiet pareizais kurts. Jā, tu pareizi uzminēji. Tā, un tagad lasīsim. Ko mēs varam, mums zīmīšus vajag. Tagad klusiņā izlasiet katrs un ierakstiet
pareizos trūkstošos burtiņus iekšā, ja? Mums vajag uzminēt, kas tajos lodziņos ir jāieraksta. Nu, es jums pateikšu priekšā, ka tie ir divskaņi, un šos divskaņus jūs nesen mācījāties. Pavisam nesen. Pirmais vārds varētu skanēt kā bērnības valsts. Pirmais vārds kā varētu skanēt? Sīlīt. Bet ir divskanis. Divskanis ir cik burtiņi? Divi. Nu padomā, kāds divskanis un kāds vārds tur varētu skanēt? Jo ko tā saktiņa jums atgādina? Ko saktiņa jums atgādina? Ko saktiņa jums atgādina? Labi, tad nosaucam visus divskaņus, kādus mēs zinām. Aiziet! Jā. Labi, nu tad mēģinām visus pēc kārtus. Pirmais, kāds mums bija divskaņas. Ai, sailīt. Kas tur iznāk? Ir tāds vārds sailīt? Nav tāda vārda. Nākošais divskaņas, kāds mums bija? Au. Liekam iekšā. Saulīt. Sanāca jums kaut kas? Pazīstams vārds. Saulīt. Rakstam iekšā. Kādus burtus mēs ķeram pie au? Au. A un U, divi burtiņi. A, U, A, Au. Es nesanācu. Nekas nekas. Jā, tur ir. Jā. Saulocis, tev labi sanāca. Tev arī labi sanāca. Tu esi labi iemācījies. Tu arī esi au labi iemācījies. Tad jau mazliet saķerpamies, bet tev ir uzrakstīts. Un arī tev ir uzrakstīts. Un tev mazliet saķerpājies, bet nu nekās, tu atcerējies, tu atcerējies. Un jūs arī atcerējāties. Tad lasam tālāk. Saulīt, mana krustamāte, pār upīti pārtecēja. Abas rokas pilni pirksti, zelta gredzentiņu. Labi, malači izlasījāt, bet kas tad tur ir? Atkal tajā jāieraksta. Ne, tur ir divskaņas jāieraksta atkal. Kurš divskaņas mums tur der? Graistu. Graistu. Ir tāds vārds graistu? Jā, nav. Graistu nav. Vēl graustu. Graustu. Zelta graustu gredzentiņu. Jā, bet kāds tas gredzentiņš būs? Grausts, apgrausts gredzentiņš. Kāds vēl mums divskaņas nav pateikts? Ai, Zelta gredzentiņu. Greistu. Graistu. Vēl kāds divskaņas? Tātad, au nebija. Ie. Bija? Ie. Au bija. Ie. Lasam ar ie. Kas mums sanāk? Zelta. Griestu gredzentiņu. Kas ir tas? Jā, šitā sagriesti. Zelta griesti gredzentiņu. Šitādi sagriesti, jā. Un tad ierakstām to griestu gredzentiņu. Sagriestu gredzentiņu. Kādi divi burti jānoķer? Nē. Graistu? Kādi? Griestu. Ija. Kāds bija divskanis? I un E. I. E. Ija. Ija. Jā. Griestu. I un E.
malči, esat iemācījušies divskaņus. Tagad noliekam, nevis noliekam galā, bet tagad ņemam un izdziedām to, ko mēs esam uzrakstījuši. Saulīt manā krusta māte, pārupīti pārtecēja, airārīdi, ralalādi, ralalā, ralalādi, ralalādi, ralalā. Abas rokas pilni pirksti, zeltā griestu gredzentiņu, airārīdi, ralalādi, ralalā, ralalādi, ralalādi, ralalā. Ei, jūs esat lieli malači, ka jūs uzreiz dziedājāt līdzi, vai tagad nodziedāsim otru reizi, ja? Jā. Drošāk jau, aiziet. Saulīt manā krusta māte, pārupīti pārtecēja, airārīdi, ralalādi, ralalā, ralalādi, ralalādi, ralalā. Abas rokas pilni pirksti, zeltā griestu gredzentiņu, airārīdi, ralalādi, ralalā, ralalādi, ralalādi, ralalā. Un kas tad tas bija, tas airārīdi? Kas tad tas bija šai dziesmai? Piedziedājums. Malacis. Tagad noliekam lapiņas nost un uz darba lapas tā būs tāda piezīmju lapa, kurā mēs atzīmēsim svarīgas lietas. Kad vārds ir uzrakstīts, tad klusiņām skaļi neviens nesaka, bet klusiņā paskatās pulksteni un uzraksta šeit, cik ir stundas un cik ir minūtes. Cikos mēs sākam darbu. Klusiņā paskatieties uz pulksteni un vienā rūtiņā uzrakstat, tātad vēlreiz, šajā rūtiņā uzrakstat, cik ir stundas, tagad, ja, cik ir, un šeit, cik ir minūtes. Ja, cikos mēs sākam darbu. Te kluši nedrīkst teikt skaņi, katrs ieraksta to, ko redz. Paskatieties, jā, tas ir noslēpums. Drīkstat paskatīt uz pulksteni un padomāt, kurš rāda stundas un kurš rāda minūtes. Jā, un katrs klusiņām ierakst, un špīkot nedrīkst, jā? Tā, nu visiem ir uzrakstīts, jā? Tagad noliekam zīmolīti uz galda un atnākat man tagad pie šī galda, ja? Tā, tātad. Nu, atnāk visi. Tā, tagad jūs redzat, te ir divi gredzentiņi. Mēs taisīsim vai nu vienu, vai nu otru. Tātad, ja? Vai jūs varētu man tagad pateikt, kuram gredzentiņam ir tievāka drāma? Mazais. Stieplīte, jā, mazajam. Un kuram resnāka? Lielā. Un tagad jūs redzat šeit 3 stieples. Kura stieple ir visresnākā? Šī. Kura ir vistievākā? Šī. Labi. Tā, un tagad patnākat mums būs jāizmanto darbā arī šī stiepli būs jānokliep un jāizmēra ar lineālu. Vai maliņātā vai citā redz? Un jūs redzat lineālus. Kurš no šiem lineāliem ir visīsākais? Tās ir jā. Tad atnāks man atsevišķi. Kurš ir visgarākais? Labi, tā. Un tagad aizejam un apsēžamies. Aizejam un apspriežamies. Jums katram tagad būs jāizdomā. Jā. Jums katram būs jāizdomā, kādu jūs gredzentiņu taisīsiet. Šī stiepla ir jāsaloka uz pusēm. Tieši uz pusēm. Kā jūs to grūtu uzdevumu varat paveikt? Jāsaloka uz pusēm. Tā lai būtu vienā
vienādi, jā, bija galīgi tāda pusē. Uz pusē nozīmē. Paga, tu esi stiprs puisis. Jā, tu redzi, tu esi stiprs. Nu jā, pareizi, kā tad var dabūt uz pusē? Nu, tā tad var dabūt uz pusēm, neko dažas meitenes jau izdomājuši. Saliek galiņus kopā, jā, un tad būs pusīte. Jā, pusīte. Un tagad ir 4. Tagad jūs atkal varat paši izmērīt, cik ir gara tā pusīte. Izmērat un ierakstāt šitien te pie 4. Tagad noliekat savas stieplītes lejā un, lai rociņas neaiztiek, tagad ļoti uzmanīgi skatāties. Man tur ir tādas skrūvspīles, tās sauc par skrūvspīlēm. Kur skrūvspīles? Re, kur galva galā. Tur vairākas dažādas skrūvspīles. Tajās skrūvspīlēs var kaut ko iespīlēt, tāpēc skrūvspīles ar skrūvi ņem un pieskrūvē tā, lai stingri turās. Un tad man ir arī šitādas te skrūvspīles, tās arī ir skrūvspīles, tikai savādākas. Es ar šīm te skrūvspīlēm piespīlēšu kārtīgi savu spīlīti. Es ielikšu te to stieplīti, pielikšu te tā kārtīgi. Tā, ka man stingri turās, man nevar noraut vairs, vai ne? Un tad paņemšu vai nu šo te skrūvi. Redzi, skrūvspīglis, tā tad ir skrūve, kura ņem un ieskrūvējās ar vienu tālāk, jā? Tāpēc tā ir skrūve. Ielikšu te galiņā. Nu, vai tā ir skrūve, vai tā ir arī šī te adatiņa, tas ir vienalga. Adatiņa varbūt ir vieglāk. Un ņemšu un tīšu, uz kuru pusi es tīnu. Uz kreiso. Uz kreiso. Tev izskatās, ka es tīnu uz kreiso. Bet patiesībā es tīnu, no manas puses skatoties uz labo pusi. Jā. Tīnu, kamēr man sanāks, redz, nu tāds, jā. Bet puišiem, tiem, kuriem ir tā resnākā stieple, viņi līdz galam, ar vienu reizi līdz galam netiks. Viņiem vajadzēs to stiepli karsēt. Jo tagad viņa paliek ar vien tāda nospriegotāka. Ja šo stieplīti var vēl tā labi locīt šurpu turpu, tad, kad ar metālu strādā, tad viņš paliek ar vien tāds stīvāks un nepaklausīgāks. Tā kā bērni, nepaklausīgāks. Ar viņu vajag atkal samīļot ar ugurtiņu un atlaidināt, kamēr viņš ir pavisam karsts, un tad ielikt ūdenī tūlītās. Un tas metālam patīk. Tad viņš atkal vairs nav tāds sasprindzis. Viņš, cik man labi. Tā metāls saka. Kamēr es ļāpāju ar jums, tikmēr man jau ir tīri smuks vijumiņš. Tātad tas ir jautājums, kamēr ir smuks, nevis tāds, tāds paviršs, bet smuks, un tad es atskrūvēju te vaļā. Puiši jau to paši mācēs izdarīt, man te nevajadzēs palīdzēt. Un tagad paskatieties tā uzmanīgi, kurš vijums ir stiprāks savīts. Stiprāks savīts, ciešāks savīts. Ar acīm jāskatās. Pareizi ir, mazais ir ciešāks savīts. Un kurš gredzentiņš būs smukāks, tas, kurš ir ciešāks savīts, vai tas, kurš ir tam pavirši? Ciešāk. Šis nav pavirši savīts, viņš vienkārši ir, retāk savīts, bet jūs nedrīkstat taisīt, retāk kā ir šis, ja? Un tad es jums parādīšu, kas notiks pēc tam. Šos laikam noņemšu, es viņu atkal izdarīšu, tagad nevajag, jā. Tātad, es nokniešu galiņus, jūs varēsiet pamēģināt. Skatāties uzmanīgi. Tādām naiglēm varēsiet pamēģināt nokniegt liekos galiņus. Ja nevar rokās, tad var atstutēt pret galdu. Un tad jau var tīpt gredzentiņu. Mazliet, jums tie pirksteņi ir tādi ļoti šauri, maziņi. Tad labāk mazākajā galā es ņemu un uzgriežu gredzentiņu. Saulīt manā krustamāte, pārupīti pārtecēja, abi rokas
pilni pirksti. Zelta grieztu gredzentiņu. Es uzgriezu gredzentiņu. Jā, tas ir tas griezt gredzentiņu, uzgriezu. Lūk, man sanāca kaut kas tāds. 3 vijuliņi sanāca. Nu, maziņš gredzentiņš. Bet tagad viņš ir tāds, viņš ir te tāds vaļīgs un nesmuks. Un man šitāds jau ir jāiet karsēt. Un to karsēšanu jūs, man redzēsiet, saliksiet man visu uz tiem ķiekļiem. Un tad jūs redzēsiet, kā jūsu gredzentiņu pārvērtīsiet. Tagad mēs tiksim līdz šai vietai, bet puišiem, kuriem ir šī resnā stiepla, viņi griezīs, kamēr nevar pagriezt, tad nāks pie manis, es viņus atlaidināšu, saptamus, un tad vēlreiz jūs griezīsiet. Tātad. Tagad klausies uzmanīgi. Kuriem no jums tievajiem, tievai stieplītei vai resnai stieplītei būs jāgriež 2 reizes? Tievajiem vai resnajiem? Resnajiem. Jo resnie ir spēcīgāki. Resnās stieples ir stiprākas. Viņas būs šī te griešana. Vēlreiz iespīlēt un griezt būs jādara 2 reizes pirms karsēšanas, pēc karsēšanas. 2 reizes būs jādara. Bet meitenēm, kurām ir tievā stiepla, pietiks ar 1 kārtīgu reizi. Un tad būs jātīn uz šīm rotām. Jo meitenes ir vairākas nekā puiši. Tā, un tagad smuki ir jāsadalās. Tā. Nekas taču. Tas nekas, tu nopriesi. Tagad tā, meitenes, jūs abas 2 nākat tagad šeit un sākat griešanu. Tā, katram būs jāpaņem viena no šīm te. Tā, ņemāt skrūvē, ieliec te iekšā un mati pieskrūvē cieti, ja? Tā liec iekšā. Tā, un tagad šitie te no apakšas skrūvē cieti, skrūvē cieti. Jā. Un tu var pamēģināt tāpatās. Jā. Tagad tev bija jāņem kas? Tev bija jāņem šitā un jāgriež, izvēlies vai uz labo pusi, vai uz kreiso pusi. Uz kuru pusi tu griezi? Bet ir jānostiep, stingri jānostiep, un tad šitā jānostiep. Tā, visi varēs to izdarīt, visi varēs izdarīt. Tā, šeit mēs liksim uzreiz 2, ja? Nāk viens no vienas puses un otrs no otras puses. Jā, tur, tik tālu, ne? Mazliet šitā. Jā, nāk šeit. Tagad ir stingri. Tā, te es pieliksim vēl pie citu galvu. Tāpēc jau griežam. Mācis. Jā. Tas uzstipris. Jā, mācis izdomā. Kā izmēģināt to kostu? Bet vai noteikti vai pēc iespējas taisnāk? Redzi, tikai to Turēji to. Viņam palīdzēja. Nepalīdzēja gan. Es visu palīdzēju. Mišam palīdzēja. Nostājieties man aiz muguras. Un uzmanīgi paskatieties, kāda ir jūsu stiepla. Lai jūs pēc tam, ka viņas būs sakanas, varētu pateikt, ka tās ir jūsējās. Tā, kuram bija šī? Tad tev bija šitā, es nolikšu tev šitā. Tā bija tā. Tālāk, kurš man vēl dos karsēt? Tā, kur te būs. Kurš man vēl dos karsēt? Kurš vēl? Tu atceries, kā tavs stieplīt izskatījās? Šitāda, ja? Tā. Tagad man vajag tiešais muguras. Man būs guntiņa tagad, ja? Tikai nesabīsties, ja? Skaties un nesabīsties. Klusiņā,
tā zēnī. Jūs nepagrūžat rokas. Redz tā jāp uz vienu pusi, uz otru pusi. Kamēr viņš nevar likt rokas. Vai liesmeņu trāpa gan vieniem, gan trešiem, gan ceturtam? Vienlaicīgi. Man no sākuma tā varēja būt. Nu, kāds paliek tagad? Man zeltu! Zelta Man paliek? nekur ir tad. Uz manai reikam sarkanas. Tagad gatavs. Kurām tas bija? Nē. Paklausieties, kā skan. Dzirdējāt? Tā, kurām bija pirmais? Aleksandra. Nu, tad tagad ņemam iespīlēju. Es esmu ielikus augstā ūdenī. Otrais arī man bija gatavs. Dzirdēji, kā skan? Jā. Lūdzu. Tikai jāpēc. Spīlēju un griez vēl. Cieši. Pieliec te. Nē, nebāz tik dziļi. Šitā, taisci. Es griežu uz kuru es pusi griežu. Un atceraties, uz kuru pusi tas viss notika. Šitā puses to? Nu, skaties, lai tev nav, ka tagad sāc, ka nesāc tagad vaļā taisi. Nu, lai tu netaisi vaļā. Jā, vēl tālu ielikt ūkuni, viņš tāpat Aizmājiet taisnus, tā kā meitenēm taisnus. Ietā, pagrieziet tā. Mājiet taisnus. Kaut šitai. Ņem vēlreiz. Tagad mazliet šaukāk, tā lai tev dabā. Tā, nē, pagad tā. Es palikšu. Tā, patvēlē. Nē, stāv un Gaidi kā roka. Tas ir tavs, ja? Jā, tas ir jāpus. Tas ir. Nu, liec tagad savu recentu. Gatavs. Tieši daļa. Tā, tagad tu tīni uz otru visu, ja? Es nevaru patīt. Nē, man Nu, tagad ej. Redzi, te rokās vajag lielu spēku, lai Un sākam tīt. Vinetiņ, kur tavējais? Jā, šitais arī ir skaists gredzentiņš. Tā, šito vēl varētu mazliet pieplacināt. Es salikšu visus reizē, likšu iekšā stāvē. Tad jūs varēsiet pucēt, ja? Šitais ir papīrs uztaisīts meitenes, ja? Te jau nesanāks. Ko tu lobo? Kamēr viņi Jāņem. aizielē, tev tu galus Jāsaremontē. Jāsaremontē būs mazlietiņ. Tā. Tādu nebūs patīkami jāuztais tā, kad ir kārtīgi. palūdzu. Šitas ir mans. Tas ir. Nē, Tagad jau ir smukāks, vai ne? šitais ir mans.
Nu, jums ir jāatcerās, tā, kurām ir kurš gredzentiņš. Tā, tev ir šitais, ja? Redzīt, te ir tādi asi galiņi, tos vēl ir smilšpapīrs, kad es ielikšu skābē, jūs varēsiet vēl mazliet ar smilšpapīršu tos asos galiņus norīvēt nost, ja? Meitenes atceraties, ja? Jā, bet šādi. Iesiet un mazgāsiet pēc tam savus gredzentiņus, ja? Meitenītes ar švamītēm, paņemat nu katru savu švamīti. Man ir es tagad Vai vienu kādai draudzenei iedot? vienu šitai draudzenei tev arī ir gredzentiņš, ja? Tad es darīšu vienu bīstamu darbu. Es likšu iekšā skābē. Un tur arī nevar bāzt degunu pēc, ja? Tā, nu redz, tas jau tā diši nenotiks. Es ielikšu iekšā viņu, mazliet skābi nokodīs nost visus tos netīrumus, ja? Un tad, lai skābe vairs neaiztiktu no cilvēku, tad es viņu ielieku prastā mazgājumā līdzekļu. Nomazgāju. Tad vēl noskalošu. Kuram ir šitas gredzentiņš? Viņš arī ir gaišāks nekā šis. Kuram ir tavs. Tā, tagad iesi. Tātad, meitenes, jūs visas uz šitās pusītes, ja? Uzliksiet vienu pilīti ar pēri, mazgājumu līdzekli, jā. Un tad iesiet izlietnītē, sāslapināsiet un pucēsiet viņu, kamēr viņš ir spožs un skaists, jā. Uzmanīgi tā daļiņa, kas nav vēl labi pielocījusies, jā. Šī ir mana. Tos es vēl ielikšu skābē. Kurām ir šīs gredzentiņš? Tā, ej, tu tagad uzmanīgs. Labi. Nenāk tik tuvu skābe. Te ir tu soma galvu, tas būtu bieznīgi. Vēl viņam kasci. Jo man ir siltas likmīs skābē iekšā. Jā, tu vari paņemt to. Pieliekam pirkstus tur, kur nevar. Tā. Kuram ir šis gredzentiņš? Jā. Nu, uzmanīgs podriņ, tā lai neizjauktu formu, ja? Jo tā nu ir viss kāds uzšķības greizes, tā atcerība un tad uzmanīgi. Tas ir mans. Tas ar tūlī būs šitās. Taču ir vēl var ielikt, lai vēl stiprās. Tas taču ir lielāks. A, kur tev švamīte? Nāc pie manis. Nu jā. Vienetiņas. Nāc pa šiem. Ejam mazliet. Jā, tagad meitenēm ir darbs, ja? Jā, nu tas Un tad ir vēl galiņi jāpīlē, ja? Atceraties. Tā, tagad mēs ar pušiem atkal tiksim galā. Paldies, jums riktīgi redzēt. Es saslapinu un tad pēršu. Tā kā mašīna tīri tev iebrauc. sāk gāgām. Man jau deg savas grezes. Tas ir mans. Redzīts, labi deg. Te jau kārtīgāk satais, jo labāk ir, vai ne? Jā, tagad tu atkal liksi virsū un pieformēsi ar āmurīti, ja? Un tad atkal būs jākasē. Un tad tik varēs spodrināt.
šito asumu, jo tad, kad tu viņu velc, redzi, te var sagriezt. Šitos asumus ņemam nost. Tāpat kā mēs, kad darījām ar tiem, eglītēm, jā? Man vajag. Tos asumiņus nost. Šitā. Tāpēc ir tāds kolosiņš vajadzīgs, lai uzgrieztu vēl lielāku gredzenu. Tagad mēģini. Vai tev vajag uz šitā pirksta? Varbūt, ka tev uz šitā der ko? Uz šitā derēs? Dabūsi nost pēc tam? Nospodināju. No. Tā, uzgriezīsim vēl lielāku. Man uzreiz. Tā. Un tagad? Nu, parādi. Ielama. Ir tagad. Nu, redz, labi. Dievs. Tu laikam lēlēji uztaisīt to. Uz mazā pirksteņa tā noteikti der. Nu, ir labāk to. Labi. Tā, tad šito pirksteņu. Un tad man vajadzēs. Vairs? Jā, skābi. Tagad būs labs. Kopā. Ej, uzrakstīt, cikos beidzām strādāt. Tā, varēsiet jau pēcpusdienā turpināt. Es šitai. Ņemam lapas un... Jā, skaisti. Paņem atklāšu, jūs zināt, kur paņemt. Es te. Ja sajauci, nosvītrojam un ierakstām, kur vajag. Paskatāmies, kas rāda lielo, kas rāda stundu, kas rāda lielo. Bet, nu, ar rotām jābūt uzmanīgam. Tur kāvi jāstrādā. Parādi man tagad savu gredzentiņu. Kāds ir sanāk? Kāds kārtīgs gredzentiņš. Es arī tā gribētu iemācīties taisīt. Drusku paviršāk sanāca. Bet tu esi ļoti liels mācis. Tev arī tik skaists un spožs. Tu ļoti pacenties viņu spodrinādama. Nu rād, tu arī savu gredzentiņu. Jā, tik arī labi sanāk. Man arī labi. Visas mākat labi strādāt. Tev arī būs labs, jā. Būs kārtīgs puišu gredzens. Kādi jūs visiem spoži gredzeni. Un tagad mēs atceramies to dziesmu, ko mēs dziedājam. Iesim tā uz rūģīti un mēģināsim dziedāt. Salīt manā krustamāte, Kāpīti pārtecēja, ai, rīti, ralalādi, pilni pirksti, abas rokas, zeltā grieztu gredzentiņu, ai, rīti, ralalādi, Re, kur ir tie zelta grieztie gredzentiņi? Man ļoti patika, kā jūs strādājāt, un es nākšu pie jums citreiz ciemos. Tā, es redzēju.